Sveiki! Paskatieties uz savām rokām. Tur ir, 10 nagi. Mēs tos griežam, vīlējam, reizēm par tiem aizmirstam, līdz kāds nolūst. Bet vai kāds ir tā nopietni aizdomājies, kāpēc tie vispār ir? Tas taču nav tikai tāds ciets ādas gabaliņš pirksta galā. Tieši tā. Tā ir maza, bet perfekta evolūcijas inženierijas liecība, struktūra, kas sākās kā vienkārši instruments izdzīvošanai kokos, bet šodien pilda funkcijas, par kurām mēs bieži pat nenojaušam. Jā, šodien mēs iedziļināsimies nagu stāstā, balstoties uz lielisku rakstu no portāla Hitnet LV, no mūsu senčiem, primātiem, līdz pat kā izrādās nozieguma vietas izmeklēšanai. Tad sāksim par pašiem pamatiem. Es zinu, ka nags sastāv no keratīna, tāpat kā mati, un tas, ko mēs redzam, būtībā ir nedzīvs materiāls. Bet kā tad tas spēj augt? Kur ir tā rūpnīca, kas to ražo? Tā rūpnīca ir paslēgta. Tā ir naga matriksa, kas atrodas tieši zem ādas pie naga pamatnes. Zem kutikulas tātad. Tieši tā, zem kutikulas. Tā ir tā dzīvā daļa, kas nepārtraukti ražo jaunas šūnas. Šīs šūnas piepildās ar keratīnu, atmirst un tā teikt sablīvējās, bīdot uz priekšu jau esošo nagu plātnīti. Skaidrs. Un vispārējais nagu gulta zem plātnītes kutikula, tas viss kalpo, lai aizsargātu šo svarīgo ražošanas zonu. Tātad būtībā mēs redzam tikai tādu garu, sacietējušu šūnu rindu, un tā sākums ir paslēpts zem ādas. Un ir taču atšķirība, cik ātri aug roku un kāju nagi, vai ne? Man vienmēr ir šķitis, ka uz kājām tie aug daudz lēnāk. Tā ir pilnīgi taisnība. Roku nagi aug apmēram 2 reizes ātrāk. Tie ir kādi 3,5 mm mēnesī. Un kājām? Kāju nagi tikai 1,5. Tas ir saistīts ar, labāku asinsriti rokās un to, ka rokas mēs lietojam daudz aktīvāk. Loģiski. Bet šī anatomija ir tikai sākums. Pati aizraujošākā daļa ir stāsts par to, kāpēc mums šāda struktūra vispār izveidojās. Jā, aizceļosim pagātnē. Stāsts, cik es saprotu, sākas kokos pirms kādiem 55 miljoniem gadu. Mūsu senči bija primāti, kas dzīvoja koku zaros. Bet kā tieši nags palīdzēja kāpelēt? Tas taču nav ass kā kaķa nags, ar ko ieķerties. Nē, mehānisms ir daudz elegantāks. Iedomājieties, ka primāts ar pirkstiem aptver zaru, mīkstais jutīgais pirksta spilventišs nodrošina saķeri, bet nags no otras puses darbojas kā tāda pretspiediena plāksne. Tas neļauj pirksta galam vienkārši izplūst un deformēties, un tādējādi tas palielina kopējo saķeres laukumu un spēku. Tātad nags būtībā darbojas kā tāds dabisks alpīnista ekipējuma elements. Principā jā. Kas neļāva pirkstam noslīdēt. Tas ir baigi interesanti. Tas padarīs atvērienu daudz stabilāku. Daudz drošāku. Tas ļāva ne tikai pārliecinoši pārvietoties pa lieliem zariem, bet arī satvert smalkus zariņus, lapas. Un augļus, protams. Un, protams, vākt un mizot augļus. Jā. Platāki pirkstu gali ar šādu atbalstu bija milzīga evolucionāra priekšrocība. Labi, tas izskaidro nagu karjeras sākumu kokos. Bet tad nāk loģisks jautājums. Kāpēc mēs tos saglabājām, kad nokāpām no kokiem un sākām staigāt stāvus? Šķiet, ka uz zemes tiem vairs nebūtu tik liels nozīmes. Un te parādās evolūcijas ģenialitāte. Tā pati īpašība, kas bija kritiski svarīga kokos, izrādījās vēl svarīgāka uz zemes. Kad mūsu senči sāka veidot un lietot pirmos akmens darbarīkus, spēja veikt smalkas un precīzas kustības ar pirkstiem, kļuva par izdzīvošanas jautājumu. Tas pats pretspiediena princips, kas palīdzēja turēties pie zara, tagad palīdzēja noturēt asu krama gabalu. Precīzi. Bez naga pirksta gals būtu kā tāds mīksts pilventiņš. Mēģiniet ar to pacelt adatu vai noturēt nelielu priekšmetu. Jā, nekas lāgā nesanāks. Tieši tā. Nags dod to cietu pamatni, pret kuru atspiesties, un tas nodrošina neticamu kontroli par smalko motoriku. Un tas ir aktuāli arī šodien. Var iedomāties ķirurgu, kas veic operāciju, vai juvelieri? Vai pat kaut ko tik vienkāršu kā diega ievēršana adatā. Visa šī apbrīnojamā pirkstu veiklība, tā lielā mērā ir iespējama pateicoties šim nelielajam keratīnu vairodziņam. Tieši tā. Nags no kāpšanas instrumenta pārtapa par augstas precizitātes darbarīku. Tas ir fantastisks funkcijas maiņas piemērs evolūcijā. Tātad nags ir ne tikai rīks, ar ko kaut ko radīt, bet arī vairoks, kas mūs pasargā.
Esmu pārliecināts, ka ik viens ir izjutis tās šausmas, kad ar kājas īkšķi trāpa pa durvis tenderi. Jā, tas ir klasisks piemērs. Un tajā brīdī ir tāda pateicība, ka tas nāks tur ir. Protams, tas absorbē lielu daļu triecienu un pasargā ļoti jutīgo pirksta galu, kurā ir, milzum daudz nervu galu. Bez naga šāda trauma būtu daudz nopietnāka. Bet ir arī cita veida aizsardzība, ne tikai fiziska, vairāk tāda kā neredzama barjera. Jā, un tā ir tikpat svarīga. Vesels nags un āda ap to veido hermētisku aizsardzību pret infekcijām. Mūsu apkārtnē ir pilns ar baktērijām un sēnītēm, kas tikai gaida iespēju iekļūt organismā. Un bojāts nags ir kā atvērti vārti. Tieši, ja nags ir ielūzis, atrāvies, tie ir atvērti vārti infekcijai. Tāpēc pareiza nagu kopšana nav tikai estētikas jautājums. Tas ir veselības jautājums. Tas ir veselības jautājums, jā. Un par veselību runājot, nagi izlādos var pastāstīt par mums daudz vairāk. Tie ir kā tāds neliels diagnostikas ekrāns. Jā, ārsti jau izsenis ir pievērsuši uzmanību nagu izskatam. Izmaiņas to krāsā, formā vai struktūrā var būt pirmais signāls par kādām dziļākām problēmām organismā. Tāpēc ģimenes ārste bieži apskata arī rokas. Tieši tā. Tā ir tāda sena, bet joprojām noderīga ātrā diagnostika, kas var dot pirmo pavadienu. Kādi ir tie biežākie piemēri, par ko nags var signalizēt? Piemēram, ja nagi kļūst ieliekti, līdzīgi karotei, tas var liecināt par dzelzs deficīta anēmiju. Interesanti. Dzeltenīgi sabiezējuši nagi dažkārt ir saistīti ar plaušu slimībām. Savukārt sīkas bedrītes nagu virsmā var būt nagu psoriāzes pazīme. Bet te droši vien ir svarīga piebilde. Nevajag uzreiz krist panikā un meklēt diagnozes internetā, ja pamana kādu punktu uz naga. Obligāti. Tā nav metode pašdiagnostikai. Šīs ir tikai pazīmes, kas norāda, ka būtu vērts konsultēties ar ārstu. Skaidrs. Tikai ārsts varēs noteikt īsto cēloni. Bet jā, nagi var būt ļoti informatīvs paviediens. Labi, mēs esam runājuši par evolūciju, par darba rīkiem, par veselību, bet ir vēl viena joma, kur šis mazais keratīna gabaliņš kļūst par kluso liecinieku, un tā ir kriminālistika. Tas šķiet neticami, bet nags var palīdzēt atrisināt noziegumu. Tas ir aspekts, kas daudzus pārsteidza, bet tiesu medicīnā tas ir ārkārtīgi svarīgs instruments. Upura nagi bieži vien glabā pēdējos pierādījumus par notikušo. Kā tas īsti strādā? Ja notiek fizisks uzbrukums, upura dabiskā aizsardzības reakcija ir skrāpēties. Loģiski, jā. Un šajā brīdī zem upura nagiem paliek uzbrucēja bioloģiskais materiāls ādas, šūnas, asinis, pat auduma šķiedras no apģērba. Šis materiāls ir zelta vērts. Un no tā var iegūt DNS. Tieši tā. Kriminālisti ļoti uzmanīgi savāc šos mikroskopiskos paraugus un laboratorijā no tiem var iegūt DNS profilu. Ja šis profils sakrīt ar kādu aizdomās turamo vai ir atrodams datubāzē, tas kļūst par ļoti spēcīgu, bieži vien neapgāžamu pierādījumu tiesā. Wow. Nags ir kļuvis par liecinieku, kas nevar melot. Tas ir apbrīnojami. Tātad, ja saliekam visu kopā, nagu karjera ir bijusi neticami daudzveidīga. Jā. No palīga līdzekļa kāpelēšanai tas kļuva par precīzu instrumentu, tad par aizsargvairogu, par veselības indikātoru un visbeidzot pat par pierādījumu tiesas zālē. Absolūti. Tas ir daudz vairāk nekā varētu iedomāties, vienkārši griežot nagus. Un tas parāda, ka pat šķietami nenozīmīgas ķermeņa daļas ir sarežģītu evolucionāro procesu rezultāts. Fakts, ka nagi ir saglabājušies un pielāgojušies miljoniem gadu garumā, caur dažādiem laikmetiem un dzīvesveida maiņām, ir labākais pierādījums to nenovērtējamajai nozīmei. Un tas man liek domāt. Mēs kā suga atkal maināmies. Mēs virzāmies prom no fiziskiem darba rīkiem uz pasauli, kurā dominē skārienekrāni, digitāls saskarnes. Tā ir. Kāda varētu būt mūsu nagu nākotne? Vai to funkcija atkal mainīsies? Vai arī pēc pāris miljoniem gadu tie būs kļuvuši par tādu pašu atavizmu, kā tiek mastskals?